Hei! Kā ir šī? Pagaid bišķiņ. Daudz labāk. Hei! Kā ir šī? Pagājuši ir atkal 2 nedēļas. Un mums atkal kaut kas jātais. Beidzot atkal taisām mēbeles. Aiziet! Šoreiz mums materiāli atved. No šitām egulas plankām mums ir jāuztaisa skapīts. Skapīts ir ļoti vienkāršs, 1,90 m augsts, domāts traukiem. Augšpusē 4 plaukti, apakšā 3. Priekšā 2 durtiņas, kur mēs pacentīsies uztaisīt smuku pildiņu. Izklausās vienkārši, vai ne? Nu, nezinu. Un pats inčīgākais šitai projektā ir tas, ka mums priekš viņa ir 4 dienas. 4. Tas nav daudz, bet es domāju, ka mēs tiksim galā. No sākuma rupjie dēļi jāsazaimerē. Tas nozīmē apzāģēt dēļus šaurāks, lai var strādāt ar viņiem tālāk. Ļoti vēlams pirmo malu nozāģēt taisni. Priekš šitā joku uz zāģi uzliekam virsū asmeni plēšanai. Viņam ir maz zobu un viņš ir domāts rupjai garen zāģēšanai. Taisni tas, ko mums vajag. Pēc tam varam sākt zāģēt. Galvenais mēģināt zāģi disku noturēt pēc iespējas tuvāk tai līnijai, ko es uzvilcis. Jo precīzāk turēsies uz līnijas, jo mazāk būs pēc tam jāievēlē taisnojot. Tāpēc cenšamies būt tik precīzi, cik nu precīzi var būt zāģējot uz acis. Kad viss vairāk vai mazāk iztaisnot, laiks dalīt dēlu pa daļām. Tas nozīmē visu lielo planku sadalām apmēram 10 cm platos dēļos, tā lai viņas pēc tam ir vieglāk apstrādāt. Bišķi kaudzīt, ne? Bet šitā mums ir kaudzīta materiāla, kas mums tagad ir jāiztaisno, jānoēvelē un jāliek līmēties. Un šitā te kaudzīt, nu tad normāli kaudzīt, es tev teiks. Principā jau vienkārši nomaļiem, kas aizies malciņā. Tā kā reāli var salīdzināt, cik daudz aizgāja apgriezumos no visu šitās te kaudzes. Tālāk laiks iztaisnot plakans. Joprojām ir liels prieks pa pēdējo instrumentu, pa taisnojamo ēveli. Apskats par viņu noteikti būs pēc pāris mēnešiem, kad būšu ilgāk palietojis, bet pagaidām es viņai nevaru atrast daudz mīnus. Un jā, es uztaisīju stūmei, nebļaus mani. Šoreiz ēvelēšana bija diezgan kaifīgs process kopumā, tāpēc, ka tu redz, ka no rupja materiāla, kas stāvēja šķūnī gadiem, ārā izlien tīru un skaistu koksni. Sajūta apmēram tā kā laukakmenī būtu atrādz kaut kādu dimantu. Tikai jā, maizes gan pievācās ātri pilns. Principā man sanāca visu to dēļu kaudzīt noēvelēt no vienas puses. Tagad mainam maisu un laižam cauri biezumam. Man te viens komentārā prasīja, kā smalkajiem putekļiem šitam nosūcējam. Nu es teiktu, ka HEPA filtrs ik pa laikam ir jāizpurina. Un nedaudz, pavisam nedaudz laiž garām. Mums ir kaut kā ķibeli. Nekā te nenotiek. Rupiņi tālāk kaut kur ir ciet. Tā nevajadzētu būt. Te mums viss ir pilns. Vienreiz man tā bija, kad es mēģināju iesūkt skaidas, kuras bija šķērsām ēvelēt. Tā bija skaidrs, kas ir tā kā salma ritīgi gara un tīva tāda. Un tā viņš man aizdambēja šito vietiņu ciet. Es domāju, ka tagad būs tieši tas pats. Paņemsim HEPA filtru nost. Jā. Te ir tā kā bišķiņi ciet. Pēc viņam te ir tāds spurs. Un tās ir domātas, lai tu neko lielu un cietu neiesūkt iekšā un neiznīcinātu savu maisu. Tieši tāpat kā rest, tā ir vietā, kur nāk trūba iekšā. Kas kaut kā mistiski, es nezinu kā. Godvārds nav nejausmas. Bet šeit vairs nav. Nu labi, varbūt es paņēmu flaķens un izkniebu viņu ārā, kas viņu atcerās. Bet par šitām te spuriņām nav nejausmas. Es domāju, ka es viņas atstās. Pa ļaunu nenāks. Var sakot, šitās spuriņas mēs iztīrīju un tagad varat uzlikt maisu un mēģināt vēlreiz.
Beidzot! Jo, pār pa 9 pulkstens. Kaut kādos 6:30 mēs sākam ievēlēt, tagad pulkstens ir nedaudz pār 9, un mums ir dēļi vajadzīgajā biezumā. Te vēl 2 dēļi palika pāri, šitos es pagaidām neiztieku. Tāpēc, kā no tiem viss var būt, ka es taisīšu pildiņu. Bet tas vēl zem jautājums jums. Tā, lai varētu iekļauties termiņā 4 dienās, šovakar plānā vēl ir paredzēts, ka jāuzliek līmēties vismaz 2 sagatavus. Pirmās, ka vienmēr liksim līmēties paši garākās, un tie būs sāni. Tāpēc no visas kaudzes izlasām labākos dēļus un liekam atsevišķi uz galdu tādā secībā, kādā viņi būs. 1. Pa cik detaļu beigās mums ir vajadzīgi uz 43 cm? Te mums ir 47, bet mums vēl nav izlīdzināts kantes. Kants pirms līmēšanas būs jāpārstum atkal uz taisnojamās ēveles, tā lai mēs viņu varētu salīmēt bez šķirbām. Man nesen rakstīja abonents un prasīja, ko es daru garajām detaļām, ka uz tādu mazu darba galdu noteikti viņas nevar iztaisnot. Tad nu te ir atbilde. Līdz 2 metriem noteikti var. Tas nav viegli un tu to neizdarīsi vienā piegājienā, bet var. Pats galvenais ir pareizs spiediens. No sākuma tur detaļu kārtīgi pie pirmā galda, un kad viņi ir pārslīdējusi pāri vidum, tad spiedienam ir jābūt tikai uz ēveles otrā galda, tā lai materiāls ir piespiests pie taisnās virsmas. Ar labo roku tikai un vienīgi stum materiālu uz priekšu. Kad viss noēvelēts, varam smērēt līmu un likt līmēties. Šoreiz izmantojam visas darbnīcā pieejamās virsmas. Noklājam malas bagātīga PVA līmi, ar rotiņu viņu izsmērējam tā, lai viss ir noklāts, saliekam virsū līmspīlītes un ar mitru lupatiņu notīram visu lieko līmu. Pēc tam, lai vairogs salīmējas līdzenāk, virsū saskrūvējam taisnas līstītes un tādā gumijas āmuru izejam cauri visam augstajam vietiņam. Vai tā ir jādara? Nav nejausmas. Vienreiz no veca galdnieka dabūju pausīm pa to, ka nesaklapē visas augstās vietas. Un tagad es to daru katru reizi. No apmēram tāpat kā izspiest sajūgu pirms startēt dīzeli. Mēs esam atpakaļ. Pēdējo reizi bija te no rīta atbraucis. No rīta iespiestajam teorētiski vajadzētu būt ok, jo viņš ir nostāvējis stundas savus 8, 10, kaut kā tā. Bet drošības nolūkos mēs droši vien viņu pagaidām neņēms ārā. Šovakar mums ir 2. diena. Šovakar ir uzdevums uztaisīt vēl 2 šitādus paneļus, iespiest viņus, lai līmējas. Un, lai mēs varētu frēzēt durtiņas un pildiņas durvīm, mums ir jātiek galā ar šito aparātu. Frēze mums ir tā. Frēzē virsū mēs beidzot nomainījām šito virsmu, tāpēc, ka man baigi nepatīk, ka es taisīju pēdējās pildiņu durtiņas. Tās, ko jūs varēja redzēt manā Facebook grupā. Ja vēl neesi pieteicies, droši piesakies. Un man viņas reāli grūti bija noslīpēt, tāpēc, ka alumīnija plāksne, kas te bija iekšā, viņi smērē materiālu un viņi man ieskrāpēja durtiņā. Līdz ar to mēs te uzlikām vienu smuku lielu finieru, un tagad mums vajadzētu kaut ko izdomāt ar aizmugurējo lineālu. Es gribu bišķiņ ieviest izmaiņas. Tā vietā, lai taisītu tā kā pirmo frēzes galdu, ka šitai grobs un pa gropēm staigā skrūva, es domāju, ka nākamajam mēs darīsim savādāk. Darīs tāpat kā stacionārē frēzē. Vai man tas viss sanāks, nav nejausmas, bet man ir pietiekami laminētais finieris, lai es varētu teoriju notestēt praksē. Sākumā apskatāmies, kur lineālam varētu būt sākuma un kur beigu pozīcija. To bišķi cik tālu viņam vajadzēs kustēties. Pēc tam aptuveni izplānojam konstrukciju. Protams, nekas netiek uzlikts uz papīra un tas viss ir tikai manā galvā. Bet tas tā parasti strādā. Pēc tam ar figūru zāģi izzāģējam formu. Ja zāģējot kaut kur laminēto slāni izplēš, tas nav nekas traks, jo pēc tam ar frēzīti tāpat gandrīz viss kants nopaļojam. Kad viss sasās kants nofrēzēts, varam taisīt gropes, kuras būs vajadzīgas, lai nobloķētu kamanu. Nes kur lai dabū frēzīt?
Klausies, viņa jau plēvīti virsū, nu? Nu, kaifīgi, ne? Lai uztaisītu gropus, izmantosim kopējamo frēzi. Šī ir viena no daudzajām, kuras uzdāvināja kanāla atbalstītājs. Kompānija Forkus. Forkus ir viens no oficiālajiem CMT izplatītājiem Latvijā, tāpēc arī te apkārt redz tik daudz oranžā. Starp citu, tieši Forkus uz vietas ir pieejams lielākais CMT klāsts Latvijā. Tu nepārklausījies, nevis noliktavā, bet veikalā uz vietas. Tas nozīmē, ka ja tu esi tāds pats kā es un tu gribi paturēt instrumentu rokā un redzēt viņu dzīvē, tad droši dodies pie viņiem uz veikalu. Kad aptuveni saprast lineālu pozīciju, varam ņemt 4-nieku urbu un atzīmēt urbums. Un kāpēc tikai 4-nieku mēs urbjam? Šitā te muciņa mums ir iegremdē dziļāk. Un pat cik vienīgais tāda diametra urbis man izpalvurbīts, tad no augšas izurbām 4-nieku, tā lai no apakšas urbjot viņam būtu pa ko vadīties. Pēc tam šauro daļu jau varam pārurbt 10-nieku. Tā, lai pietiek vietas muciņai. Pēc tam varam likt muciņu iekšā, neaizmirst gan viņu kārtīgi iesist vietā. To dabujam gatavā veca gultas redeli un mazo āmurīti. Nu ko, pirmais tests mums ir vaļā. Mēs varam pārbīdīt. Es to saukt pa uzvaru. Ķimiķojam tālāk. Un kad mehānisms bīdīšanai ir gatavs, vēl ir palicis uzlikt pašu lineāli. Tāpēc atzīmējam augstam gropai, liekam uz zāģi un iegremdējam apakšējo finieru biezajā. Kad aizmugurējais lineāls gatavs, viņam vajag pievienot kaut kāds atbalsts. Šitai gadījumā uztaisījam saplākšiņu kastīti, kurā pie reizes arī ieliksim skaitu nosūkšanu. Visu stiprinām kopā vienkārši uz skrūvēm. Un vidējā detaļa, kur sajiet kopā ar malējām 45 grādos, no abām malām nopaļojam, tā lai nekur nepaliek spraugas. Šis bija skaists, ne? Šo pirkstu glābējus tagad izmantoju katru reizi, kad frēzēju mazās detaļas. Pēc tam vienā malā uztaisam 35 mm urbumu, tā lai varētu pievienot putekļu sūcēju. Tās frēzes galdam sen bija nepieciešams. Vienmēr frēzējot visu apkārti bardakā, no tā vajadzētu atradināt sev. Nu ko, laiks izmēģināt? Nu lūk, mums ir frēzēšana padarīt daudz sakarīgāk, daudz tīrāk un viennozīmīgi daudz drošāk. Otrā diena gandrīz beigusies, abi divi sāni mums būs nostāvējušies un salīmējušies. Tos varam ņemt ārā un likt līmēties nākamās detaļas. Hei! Kā lai jums to pasaka? Bišķiņ nogursi. Kad mēs saspiedām visu sagatavs līmēties, izņemot pildiņu, bet pa pildiņu mēs vēl izdomās, vai mēs viņu varbūt nopirksim vienkārši kaut kādu līmētu plāksni. Visi atkarīgs no tā, kā mums ies ar termiņiem. Jo pagaidām es visu laiku raustos, vai mēs paspēs vispār. Bet mums vēl ir šis vakars un rītdien. Tā kā šodien varam griezt detaļas pēc izmēriem, slīpēt un frēzēt. Te kā ienāk iekšā vienmēr tāds feelings, zinu, viss tāds gaišs apkārt. Reāli uzmundrina. Sagatavs ir salīmējušās. Kā var redzēt, šitie te ir domāti plauktiem. Te ir visādi zariņi iekšā. Un iekšpusē viņi nebūs redzami. Šitie tieši tāpat. Šitie tieši tāpat. Un tur vēl viens tieši tāpat. Šitas būs viens no sāniem. Un tas būs otrs sāns. Viņam arī ir zari, bet tie ir tādi ritīgi stabilie zari. Nu ko, pagājuši mums ir 15 minūtes un te jau reāli baudāms klimats. Nu, ne baudāms, jā, bet
principā tā, ka tev nekur nav augsti. Es bišķiņu uztaisīju izmaiņas konfigurācijā. Ja pirms tam ventilators stāvēja apakšā un man bija tāda ideja, ka ķipā gaiss jau tāpat siltais ceļās uz augšu, tāpēc vajag viņu ātrāk dabūt prom. Tur apakšā stāvēja ventilators, kas pūt tajā virzienā. Man tad cilvēks sasūtīja, kā viņiem ir pečks realizēts. Un paldies Tomam, viņš parādīja, kā viņam ir uzlikts, ka viņam pie skursteņa nāk ventilators. Un tā ir reāls tēla. Tagad uzlika ventilatoru aiz skursteni, un viņš principā tikko kā pečks sāk silt, skurstenis jau ir karsts. Un reāli pa 15 minūtēm te ir tā, ka tu jau vari ērti strādāt. Bet jā, pie mūsu izstrādājuma. Tagad ir īstais brīdis viņu apslīpēt. Apslīpēt ne tā, ka līdz galam slīpēt, bet apslīpēt tā, lai līmes pikučs netraucē viņam slīdēt pa zāģi un tā tālāk. Slīpēšana aizņēma praktiski visu vakaru. Saistībā to kaut kas būs jādomā. Ja lielai biezumenei tu varētu detē vienkārši palaist cauri un pēc tam pārslīpēt, tad šitā gadījumā viss nelīdzenumi bija jāņem nost ar tanku. Tas ir ļoti laikietilpīgi un piņķerīgi, bet pagaidām daram, ko varam. Pēc tam detaļas zāģējam vajadzīgos izmēros. Nu jau tīrējos, bez virsmēra. Platumā apzāģējam uz skilzāģi un sāns garināsim uz šepaču. Pie reizes arī gribētos iemēģināt vienu no jaunajām dāvanām. Ar šo mazo kastīti var notestēt, vai zāģi disks stāv pret pamatu 90 grādos. Un, protams, uzlikt jebkuru vēlamo leņķi. Kā redz, izrādās, ka mēs zāģējam 89,5 grādos, bet beigās pieregulējam gandrīz precīzi uz 90. Protams, uzreiz pārbaudīja arī otru zāģi. Un rezultāts tīri patīkam pārsteidz, jo viņš nav regulēts burtiski no pirkšanas brīža. Beidzot varam garināt sānus. Lai mazāk izrāvumu, no sākuma zāģi pārstumjam pāri minimālā dziļumā, pēc tam pilnā. Par cik detaļi platāk nekā zāģis var nozāģēt, griežam viņu otrādi un zāģējam otrais. Pēc tam, kad sānu nogarināt, nesam apakaļ uz skilzāģi un griežam iekšā muguru. Muguru ieliksim dziļāk, apmēram centimetru no aizmuguras. Un tagad, kad mums ir ieviņas mugurai, mēs zinām jau dziļumu mūsu horizontālajai detaļai. Un pat cik mūsu plaukti nāks taisni klāt pie sāna, un no iekšpuses tikko atverot durvis būs uzreiz redzami. Ja mums te būs kaut kāds nelīdzenums, tās uzreiz kritīs acīs. Zāģēt divreiz uz garinātāju nav opcija. Līdz ar to ņemam sen aizmirst draugu, velkam ārā zāģi kameri. Šis ir daudz labāks variants nekā grozīt detaļas. Patiesību sakot, mēs sānus arī būtu zāģējuši tieši tāpat, tikai sāni ir daudz garāk un to nebūtu viegli izdarīt. Tāpēc horizontālās detaļas, kas ir uz puses īsāks, apzāģējam tieši izmantojot kamanu. Un tagad, kad detaļas ir sazāģēts, 5 plaukti, 3 horizontālie un 2 sāni. Mēs gandrīz jau varētu viņus stiprināt kopā un domāt tālāk, bet, protams, viņam ir ļoti asas kants. No tām vajag tikt vaļā. Mēs cīnāmies ar slīpēšanu. Slīpēšana reāli ir tāds process, kas neliekas, ka aizņem daudz laika, jo kas tad tur ir noslīpē un viss. Bet, ja tu esi salīmējis bišķiņu ieslīpt, viena augstāk, viena zemāk, un lai cik tu precīzi mēģināt līmēt, tā sanāks, tad, tas ir murdziņš. Reāli labi, ka mums ir tanks. Ar tanku varēja izlīdzināt tāds rupjos lielums. Pēc tam jau var iet pāri ar rupjo ekscentru,
Un pēc rupjā ekscentra var iet bišķiņu smalkāk ekscentra un blā, 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 kamēr tu nonāc līdz 180. Es ir nogurs. Pūkstens ir. Es neteikšu, cik ir pūkstens. Tehniski ir jau rītdiena. Var sakot, ar dūlu galvu nav vērts dragāt. Tā var savainoties un sabojāt savu materiālu. Tāpēc šorīt metam mieru un turpinām jau rīt. Rīt būs saspringta diena. Pulkstens ir 5, un mēs esam gatavi doties pēdējā vakarā. Bet pa priekšu mums ir jāuztais ļoti vajadzīga pietura. Labvakar, lūdzu. Labdien! Sirburger lielais komplekts. Tā taču nevar cilvēkam jāēd arī ir. Laižam. Teorētiski mums nekas baigi daudz nav palicis. Mums ir plaukti un horizontālie, un mums ir sāni, kas principā visi jau ir pabeigti, saslīpēti, nofrēzēti. Un pats galvenais šīs dienas uzdevums ir durvis. Durvis ar pildiņiem. Un lai mēs paspētu izgatavot durvis, nācās nedaudz pačītot. Krāpties izklausās pārāk rupji, bet čītot varētu būt īstais vārds. Mēs nopirkām 2 plāksnes, 80/40. Šitās te ies iekšā pildiņos. Protams, gribētos pašam taisīt, bet diemžēl laiks šoreiz spiež. Bet tagad mums ir pieredze un mēs zināsim, ka slīpēšana aizņem daudz vairāk laika, nekā es biju domājis. Sāksim montāžu droši vien ar to, ka sazīmēsim augstums, kādā mums kas atradīsies. Mums te pa vidu būs arī pārliekam plaukti, ka mēs gribētu vismaz katram 3 pozīcijas. Tā, lai pēc tam trauks krāmējot, viņus var salikt dažādos augstumos, pēc vajadzības. Zīmējot izmērus, neaizmirstam visus pierakstīt uz lapas, tā, lai varētu pārnest uz otras detaļas. Visus izmērus, protams, ņemam tikai no viena detaļas gala. Pēc tam plauktiem uzzīmējam 3 pozīcijas katram. Kad tas izdarīts, varam ņemt tritonu frēzi un 5 mm frēzi un urt plaukts. Šis manā skatījumā ir ērtākais veids, kā to var izdarīt. Plus frēzīte strādā uz ļoti augstiem apgriezieniem, tāpēc urbums vienmēr sanāk tīrs. Protams, atzīmējot ar zīmolu nevelc baigi agresīvas līnijas, tāpēc, ka viņas pēc tam būs jānoslīpē. Nu, un kā jums liekas, mēs viņus kopā stiprinās? Protams, ar pocket hole. Kāpēc man viņš patīk? Tāpēc, ka nenormāli vienkārši un ātri tas viss notiekās. Nekā lieka. Tev nav jāurba 60 urbumu, tev nav jābūt ļoti precīzam. Precīzam tev jābūt tikai tad, kad tu detaļu stiprini vietā. Pat cik detaļu biezums ir 20 mm, pārliekam visu šablons uz 19. Uz katra plaukta pusi saurbjam pa 4 urbumiem. 1 katrā galā un 2 vidū. Ar mīkstu egalu urbus vispār tiek galā bez problēmām. Te ielikt reālā laika kadrs, kā urbies 2 savienojumu, tā lai jūs saprastu, cik ātri tas notiek. Kad savienojam savu, laiks likt visu kopā. Te nu gribēs izmēģināt jaunās palīgierītes. Ar tādam es vēl nebiju strādājis, bet noteikti strādāšu tagad biežāk. Tie te ir reāli inčīgi, šitiem man vadīgi. Pieskrūvēsim vietā pirmo plauktu un izstāstīšu sīkāk. Negribu, lai video sanāk kā viena liela reklāma, bet man neviens to neliek darīt. Es vienkārši kaifoju par savām jaunām mantiņām. Un beigās tev sanāk šitāds rezultāts. Mums ir smuki viss pievilcies klāt. Šeit ir nostājies skaisti pa nullēm. Te ieslidināsies iekšā mugura un piesitīsies pie aizmuguras horizontālajām. Par šito te es biju diezgan skeptisks no sākuma. Bet, nu, kā redz, man darbā ir līdzīgi uzparikt. Viņi gan ir daudz masīvāk un no alumīnija. Hevors viņu sauc. Kas viņi ražo, kur viņi ražo un vai viņi vispār var nopirkt, jo viņai kā 20 gadi. Nav nejausams. Kas skatījās mans pirmos rullīšus, tas ir tos, ko es pats vairs neskatos, jo man reāli kauns. Tie zina, kas tas tāds ir. Nu ko, liekam pārējos vietā, lai varam beidzot ķerties pie durvīm. Es biju domājis, ka viņš būs diezgan trausls uz kantu. Nav tik traki īstenībā. Forši, nē? Naču pasies. Šitāds mums ir sanācis skapis. Pagaidām. Tik daudz darba un reāli tas ir viss, kas mums ir sanācis. Apsveicam, mēs pavadīju 3 vakars darbā un mēs esam palikuši par IKEA.
Kaut gan, nu nē, tas tā humoram. Un, teiksim, savā darbā es to varētu visu izdarīt, varbūt, principā pa veselu dienu, nezinu kā, līmēšanos. Tāpēc, ka tur ir jaudīgāk, lielāk darbrīka un vispārējais. Teiksim, tāpat biezuma vēl, jā. Šitos sāns, kas jūs 43, varētu vienkārši vienā stūmienā salīmēt, izlaist cauri, gatavs. Šitā gadījumā man te bija jāčakarējās, jāslīpēs uz to pafufelē principā veselu vakaru. Kādu vakaru? Principā vakaru un nākamo rītu. Par to mēs varbūt nākotnē padomās, bet, arī tāda mēbeles no paneļiem, principā tas nav tas, uz ko es tagad tēmēju. Es vairāk tēmēju uz individuāliem, tādiem maziem, prikolīgiem projektiem. Tā kā atceries, mums bija solis. Pietiek demagoģijas un beidzot laiks taisīt durvis. Video jau izstiepies diezgan garš. Materiālu durvīm sagatavojam tieši tāpat, kā visi pārējie. No sākuma zemerējam vienu malu, tad zāģējam vajadzīgajā platumā, pēc tam uz taisnojamās un biezuma ēveles izlīdzinām visus uz vienu biezumu. Durtiņas biezums būs 21 mm un sāna līstas platums būs 7 cm. Man šķiet, ka tā izskatīsies vislabāk. Protams, zāģējot cenšamies visas nejaucības izzāģēt ārā. Šīs līstas būs paša redzamākā mēbeles daļa, un lai arī nesanāca tikt vaļā no visiem zariem, redzam paliek tikai pārīts. Lai uztaisītu durtiņu, mēs izmantosim šitās frēzes. Šito komplektiņu es aizbraucu uz Forkus un nopirku pats. Šitās ir divas frēzītes, ar ko tu vari safrēzēt kopā šito rāmīti. Un šito frēzi mēs pēc tam izmantos pildiņiem. Šo man Forkus uzdāvināja, tā kā paldies liels jums. Šito pildiņu es frēzēju ar ķīniešu frēzi. Vienkārši tā, ko es no Aļika pasūtīju, bet principā es viņu, nolikšu nebaltām dienām varbūt. Un tad var salīdzināt izmēru. Pēc izmēra, cik plati ir CNT frēze un cik tas ķīnietis. Tā kā es domāju, mums vajadzētu sanākt daudz plūstošāk kā tai pildiņu malai. Mazāk runas, vairāk darba. Un pēc pāris testu puļķīšiem beidzot varam frēzēt īstās detaļas. Sajūta vienkārši kaifīga. Skaistuls, vai ne? Pildiņam arī nav nevainas. Pirms montējam durvi kopā, pildiņu vajadzētu jau apstrādāt. Tā, lai, ja koks un staigā, neizlien ārā kaut kādas gaišās līnijas. To, kā vienmēr daram ar cietā vaska eļļām. Pie šī pārklājuma es esmu jau pieradis. Tas ir tepat mūsu vietējais Latvijas ražojums. Viens no kanāla atbalstītājiem – Paint Eco. Šoreiz izmantosim cietā vaska eļļu bez toņa, parasto pusmatēto. Par to sīkāk parunāsim vēlāk. Durtiņām rāmu līmēsim kopā ar taitbondu. Šoreiz taisot durvīm sāns atstāja pāris milimetru rezervē. Tas nozīmē, ka beigās, kad līme izspiedīsies, mēs to vienkārši nogriezīsim nost. Pēc pēdējās kumodas, kur taisījām pildiņu durvis, ļoti daudz komentēja, ka līmēt pildiņas nevajag. Tāpēc iesēdināja viņas vietā uz pāris punktiem elastīgas montāžas līmes. Tā, lai negrab. Un priekš tā, kas dara šito ikdienā, varbūt šitas liktos pilnīgs sīkums, bet priekš manis šitā durvi ir mazā uzvara un solis uz augšu. Kad pildiņš iekšā rāmī, varam pārmērīt diagonāls un spiest iekšā līmes pīlēs. Šodien teorētiski nemaz nebija nekas jādara. Šodien ir pēdējā darba diena pirms Ziemassvētkiem. Un baigi nospīdēja, ka darbā bija īsā diena, un tāpēc mums ir laiks pabeigt mēbeli, ja nebūtu dimbā. Es pavisam nedaudz dūmiņu sagal palaidu iekšā. Jāgaida, ka tie izveidināsies un tēl piesils, un tad varam klāt mēbeli ar vasku. Skaisti, ne? Man ritīgi patīk. Kāpēc man ritīgi patīk? Tāpēc, ka tas ir tas klasiskais koka mēbeles skats. Te nekas nav līdz galam perfekti. Nav tā, ka būtu ideāli un nav kur piesieties. To jau jūs paši redz. Un tās mazās nepilnības, tās arī tās, kas taisa to koka mēbeli pa koka mēbeli.
Tas nav frēzēts krāsots MDF, tas nav līdzenis akrils un tā tālāk. Tas ir koks, kuram pieskaroties to var just, ka viņš ir koks. Man patīk. Ķeramies atkal pie darba. Liekam virsū zāģim kamanu un nolīdzinām durvīm gals, tā lai varam frēzēt ārējās malas. Pirms frēzēšanas iegrieza eņģis. Izmantosim parastās blūmu klipens ar bremzi. Tad durvis vēlreiz pārslīpēja tā, lai sanāk akurāts frēzējums. Viss iekšējās malas vienkārši atfāzēsies un ārpuses frēzēsies ar maz rādījus. Beidzot varam visu mēbeli apstrādāt ar vasku. Šis bija ilgi gaidīts brīdis un nav tālu līdz finišam. Ar cietā vaska eļļām strādāt ir pavisam vienkārši. No sākuma plānā kārtā uzklāj viņu uz virsums, pagaida 15-20 minūtes un pēc tam noslauk visu lieko. Galvenais lieko notīrīt visu. Neatstāj uz virsums pārpalikumu ar domu, ka iesūksies. Neiesūksies. Ar parasto caurspīdīgo maksimums var palikt kaut kāds lipīgs pleķis. Bet ar tonētajām, it sevišķi tumšajām, tu riskē ar tumšu pleķi izstrādājumu vidū. Kad mēbeli apstrādāt, varam beidzot likt vietā muguru. Muguru vienkārši iebīdam tai paredzētajā rievā un pēc tam nostiprinām pie visiem 3 horizontālajiem. Kad muguru vietā esam pavisam finiša taisnē. Varam atzīmēt durvis un skrūvēt klāt eņģis. Nu ko, prikulīgi, ne? Labi, kā jebkurā mēbelē nav bez kasjakiem. Tagad šitā gadījumā mēs strādājām klientu materiālu, mums bija jāizvelk labākais, ko mēs varēja izvilkt. Nu, un es domāju, ka mēs arī to izdarījām. Šis ir redzamais sāns. Te mums ir bišķiņ iekšā zilējums, un mums ir šitas te zars. Zars mēs pilnīgi visi pirms slīpēšanas nostiprinājām līmā aktivātoru, tā kā pa tiem nav jāuztraucas. Viņi savā vietā, un tur viņi arī paliks. Šitas sāns nāks pret sienu, un šitai sānam es palaidu iekšā tādas vietas, kur ir vairāk zara, nu tādas, kam vajadzētu varbūt palikt arī neredzamam. Iekšā aiz durtiņām mums ir 3 plaukti, 4 šķirpes, kur var kaut ko glabāt. Katru plauktu var pārlikt pozīciju augstāk vai zemāk. Eņģītes mēs paņēmām no blūmu parastās klipens ar bremzi. Katrai eņģei bremzi var izslēgt ārā, ja grib, un šobrīd es atstāju ieslēgt vienu, tāpēc, ka tad viņš aizvarās viss, nu, normālāk. Ja nē, tad liekas reāli pa lēnu. Un apakšā mums ir 2 plaukti, vairāk visādiem kastroļiem un tā tālāk. Skaisti, ne? Labi, jebkuram galdniekam te liksies, ka tas ir baigais sīkums un tā tālāk, bet mums, kā jau katrā projektā, principā testējās, ko mēs varam izdarīt, ko mums vajadzētu piestrādāt un pa ko mums ir jādomā uz priekšu nākotnē. Tā pašā laikā mums ir arī viss kaut kas pozitīvs. Un visu laiku nāk kaut kas jauns klāt, pa ko es reāli esmu pateicīgs. Paldies Forkus par šitiem labumiem visiem, un jūs viņus noteikti redzēsiet vēl un bieži. Un paldies Painteko par cietā vaska eļļām, pa kurām es esmu vienkārši sajūsmā. Skaista mēbele, ne? Īsāk sakot, ja vēl neesi paspējis to izdarīt, droši nospied laiku, abonē kanālu un tiekamies nākamajos video. Droši piesako arī pārējiem maniem sociāliem tīkliem, TikTokā un Instagramā arī reizēm kaut kas parādās. Ar jums bija Rudolfs un tiekamies nākamreiz! That's all.